medības. Ja pirms 10 gadiem būtu sev teicis, tu kļūsi par mednieku, droši vien tam uzreiz neticētu. Taču, uzzinot vairāk par medību saimniecībām un industriju kā tādu, es saprotu, ka tas ir kas vairāk par šaušanu, dzīvības atņemšanu un citiem stereotipiem, kas šo nodarbi parasti apvī. Pēc garā ceļa un ierašanās medību platībās ir kārtīgi jāizloka kājas, kā arī pavasaris ir briežu ragu meklēšanas laiks. Proti brieži tos katru gadu nomet un audzē no jauna. Briežu ragi ir viens no visātrāk augošajiem audiem dzīvnieku valstī. Pieauguši staltbriežu ragi var izaugt pat līdz 2 vai 2,5 centimetriem dienā. Īpaši intensīvi augšanas sezona notiek vasaras sākumā. Pilna izmēra ragi veidojas aptuveni 3 līdz 4 mēnešu laikā. Kāpēc cilvēki dodas ragu medībās? Tas var būt kā hobijs un piedzīvojums dabā, ko pavadīt kopā ar ģimeni. Ragi dekoratīvs un māksliniecisks pielietojums. Tos izmanto suņu trenēšanai un rotaļlietu veidošanai. Materiāls trofejām, ragu kolekcionāriem. Lieli un simetriski ragi tiek ļoti augstu novērtēti. Kā jau tas bieži vien gadās, šoreiz mēs palikām bešā. Cerēsim, ka bebru medībās mums veiksies spožāk. Jāsaka godīgi, šeit visa apkārt ir augstais krasts šajā sānā. Tajā krastā viņam nevajadzētu dzīvot, bet kā var redzēt, te ir viena alas sistēma, viņš var izpērt te patārā. Bet aktīvākā peldēšana, teiksim, praksē liecina par to, ka viņš nāk te aiz tiem brikšņiem, tur viņš arī dzīvo. Nereti, viņš nāk pārbaudīt to te dambi, tad šeit ir liels laukums, kurā var redīt šāvienu. Var gadīties, ka izlien otrā krastā, tas, teiksim, no tāda medību viedokļa ir perfekts variants, jo dzīvnieki ir ārā iespējams dabūt daudz vienkāršāk nekā, kad viņš ir nomedīts ūdenī. Tas katrā vietā, protams, jāpiedomā par to, kur raidam to šāvienu, jo svarīgi. Dziļums arī tur baigais ir, ne? Dziļums šeit ir liels, par to atceramies. Ja viņš ir kaut kur krasta līnijā, tad nebūs problēmas ar laivu viņu, tā teikt, dabūt ārā. Ja kaut kur tālāk, tad atliek spinings cerībā, ka bebrs nenogribs. Kā zināms, tad bebrs, ja plaušās nav savilcis pietiekami gaisa diezgan īsā laika periodā arī nogrimst. Staigāsim apkārt, pieiesim tuvāk dambiem, apskatīsimies, kā tas izskatās. Mans priekšlikums ir varbūt dambi mazliet palaist vaļā, jo bebram šīs te krituma svārstības ir diezgan būtisks. Viņš viņas jūt. Es domāju, dosimies tālāk. Šeit arī var redzēt, ka pēc izmēriem ir diezgan masīvas dambi. Šeit tā īstenībā bija liela problēma, jo, kā var redzēt, visa tā pļava bijusi mīta. Jā, viņa bija līdz pat lauku malai tas ūdens, kad te bija, teiksim, tas dambis. Bet pārējot dambu pa vidu, viņš viņa lielākoties netaisciet. Tas bebrs vienkārši viņu pamet, uzrauja kaut kur augstāk. Šajā gadījumā tur jau ir dambis. Līdz ar to, no tāda medību viedokļa, ja, teiksim, ir plānā medīt, dambu būtu jātais kaut kur malā, tā, lai viņam liktos, ka ūdens plūsma ir atraugus vaļā. Lai viņš vēl vispār pienāk. Jā, lai viņš nebaidītos un viņš nāktu skatīties, kas te tur ir. Grāvis iet tādā virzienā. Pa lielam var redzēt kreisajā pusē mājas, labajā pusē plantācija, tad ir sējumi, un tas grāvs met tur lokus līdz pat nākamai, tai vidusvecentai. Šajā posmā bebrs ir bijis, bet nekādas pazīmes. Tur var pastaigāt, bet baigo uzmanību pievērst nevajag, tikai tad, ja kaut kāda kustība manām nenotiek. Tad brauksim uz nākamo vecentu, skatīsimies, kas tur ir, kas tur nav. Medības nav tikai par pašu medījumu. Tās ir par atbildību, cieņu pret dabu un ilgtspējīgu līdzpastāvēšanu. Tas ir veids, kā cilvēks atgūst saikni ar dabu, izkāpj no komforta zonas un ieiet meža ritmā. Tālākais dienas plāns sastāv no bebru dzīvotņu un medību zonu apsakošanas. Iepazīstamies ar vietām, kurās medīsim jau šovakar. Tā kā mēs esam 3 mednieki, apsekojam 3 zonas.
Divas no tām ir Vecventas līkumi, diezgan atvērtā pļauju areālā. Taču viena no tām, dziļa meža ieleja, to mēs nodēvējām par mazo Skandināviju. Gleznaina un apbaroša vieta, kurā gaidīt savu medījumu. Uziesim varbūt augšā, tur, ka reči pa malu iet taka. Es tai takai tur pāris, tā teikt, sausos zarus vienkārši nozāģēju, lai var droši pāriet pāri. Šeit aiz līkuma arī beidzās. Viņš te mīcās. Viņš te mīcās no vienas puses uz otru. Tur uz leju arī svaigi grauzam. Viņš tur ir bijis. Šī lieta ir kas jauns. Tāpēc esmu priecīgs par jaunām saiknēm un draudzību, kas tiek dibinātas medību platībās. Reinis, būdams mednieks jau no bērna kājas, man ir lielisks kompaņons, kas pastāsta vairāk par šodienas tēmu – bebri. Mūsu sveiciens visiem skatītājiem, nedaudz citu formāta video. Šobrīd esmu medību mājā pie skaista ezera un esmu sapazinies ar vietēju aborigēnu vārdā Reini. Un Reinis mūs šodien vedīs pa interesantām medībām, pa bebru medībām. Un droši vien tad tu arī var vairāk pastāstīt, ko mēs darīsim, kāds mums dienas plāns. Pirmām kārtām jau noteikti jāsaka liels paldies par atsaucību, jo šis pasākums laikam ideja par pasākumu dzīmā vienās no šīs sezonas pēdējām dzinējmedībām, kur, tā teikt, vārdu mijot ar Oskaru, kā izrādās viņš kaut ko filmē. Es arī līdz ar to izdomājām, ka vajadzētu izveidot tādu kopīgu pasākumu. Bebru medības pavasarī mēs nolēmām par labu tādam interesantam piedzīvojumam ar visu nakšņošanu mežā, ar ēst gatavošanu uz ugunskura, un, protams, arī šīm te pašām burvīgajām pavasara medībām uz bebru. Tādēļ visiem, kas, teiksim, šodien ir sapulcējušies šeit, gribētu pasniegt tādu mazu prezentu, kas, būs liederīgs kādā saulainākā dienā. Pēc krāsas izvēles, tā teikt, šoreiz nedalīšu, bet vienkārši pa kārtu ejot katram šeit pa keponam. Ķersimies pie maltītes pirms medībām, un tad, lai visiem veiksmīgas medības. Neviens medības jau nevar izdoties, ja nav kārtīgs zinātājs līdzi. Tā kā mums ir paveicies. Kaut kādu rīnīgi maisu dabūt, tikai uzkarināt. Izsadītājs. Pat vēl nē. Ņemot vērā to, ka es konkrētās medību platības pārzinu, un tas nebūtu godīgi, manuprāt, ja es, teiksim, izvēlētos, kur katrs iet un pats aizies kaut kādu labāko vietu, tad... Vienkārši, lai būtu interesantāk. Jā, un lai būtu arī interesantāk. Labi, pāris kolēģi, tā teikt, dosies vispār uz citu daļu, tas ir no viņiem atkarīgs, kur viņi sēdēs, taču mēs savā starpā trietā izlozēsim, tā teikt, vietas, kurās vakarā dosimies un mēģināsim bebru nomedīt. Labi, tad cepurē 3 numuri, kurš pirmais vēl, baigā atšķirība nav. Iesim vienkārši par riņķi. Visi grib numuru 3, vai ne? Tagad vēl nesauc. Vēl nesauc. Tad atstāsim to. Viņš jau savējā iemarķē gan jau. Jā, noteikti. Tā, labi, kur tu ej? Tātad es esmu mūsu sanāk 2. Vecventā, kur bija zosas uz bebru būdas. Tev jādodās ir uz Vecventu, tas ir 1. vietā, kur mēs bijām, un tad tev ir palikusi, tā teikt, mazā Juko. Skandināvija. Mazā Juko. Esmu vilcis šķietami laimīgo lozi, un pavisam drīz mēs izklīstam pa norādītajām vietām. Ironiski, pašā skaistākajā vietā bebrs mūs tikai pakaitināja, un tā arī sevi neatklāja. Diez kā veicās mūsu kolēģiem.
Šobrīd skatāmies uz no tornīša, kas stāv un liekas kaut kāda kustība ūdenī. Bet mēģinām saprast, vai tā ir acu spēle vai ne. Un tagad ir dilēma, vai iet klāt un skatīties. Un negribās trokšņot un, kā saka, vietu nedaudz nodot. Esam uz mūsu aborigēnu būvētās taburetītes uzkāpuši. Un varam pārredzēt vairākas vietas. Potenciāli. Un tur pie tiem nokritušiem kokiem tur varētu būt ala, kur viņš varētu parādīties. Šeit ūdens nedaudz pārrāvis ir Dambja josla, un tāpēc ūdens līmenis bišķi krītās. Bebram kā tas ir jāsajūt, un viņš var nākt skatīties, kāpēc viņam viesistabā pēkšņi ir tik zemi griezti palikuši. Tur tajā pusē arī tāda pati potenciāli laba vieta. Tā kā mums ir, principā, šeit ērti. Jāstāv, jāskatās. Ir pilnīgs bezvējš. Ja būs kustība uz ūdens, bebra vilnīt mēs uzreiz redzēsim. Viss kārtībā. Tur ir bebrs. Mēs esam aizvadījuši jau 50 minūtes šeit. Sākumā bija vēl gaišs kluss. Mēs sākumā skatījāmies tajā pusē. Nedaudz likās, ka tur ir kustība, bet tas vairāk bija kaut kādas vizuālas spēles. Kaut kas zem ūdens virmogu, tāpēc likās, ka ir kustība. Bet pēc apmēram minūtēm kaut kādām 20-30 priekšā ir 2 dīķi. Labajā pusē uznāk vilnīts, no apakšas uzsit vilnīt. Paspēja notēmēt, uzstādīt, bet ārā zvārs neizniek. Kreisajā dīķā, burtiski pēc pāris minūtēm, arī redz, ka uzsit vilnīt. Kaut kāda kustība, bet nekas ārā arī neizskatās. Tātad izskatās, ka tur bebrs ir kursējis, pat atkal kaut kādu. Tur kaut kas notiek. Tātad droši vien kaut kādu savienojošo alu. Viņš kursē tur šur. Iespējams vēl kaut kādas dubļas, stumi kaut ko dara. To mēs nezinām, bet šobrīd arī pulkstenis ir 6:50 minūtes. Mums ir tīrākā klasika. Karabīni bez optikas un bez nekādām palīgierīcēm, kas mums ļautu labāk medīt tumsā. Tāpēc mums ir, es teiktu, apmēram reāls 5 minūtes, kamēr mēs varam ar savām acīm kaut ko saredzēt. Tādā ārkārtas gadījumā, es domāju, 15 minūtes. Tad mēs varētu redzēt, ja bebrs šeit pārklāt uzdevis pārāk. Tā, kustība bija, bet nekas reāls. Esam arī iznākuši no meža ārā. Kustība bija, redzējām pat ne zvēru, bet tīri kaut kādas darbības zem ūdens. Iznācām ārā, pasēdējām praktiski līdz pēdējai gaismiņai. Bet dienas laikapstākļus pilnībā izmainījās. Jā, visu dienu bija gan sniegs, gan apmācās. Tad tagad skaisti zvaigžņots debesis un ceļš uz gaismu aiz muguras. Tā kā dosimies. Ironiski, pašā skaistākajā vietā bebrs mūs tikai pakaitināja, un tā arī sevi neatklāja. Diez kā veicās mūsu kolēģiem. Tāds ir medību šarms. Nekad nezini, kā diena beigsies.
Vienā brīdī satieku Reini viņa medību punktā, nākamajā jau sēž Krievu laika piepūšamajā laivā. Mēnesis izgaismo mūsu ceļu, un mēs, 2 vīri laivā, dodamies pāri Vecventai pēc medījumu, kas mūs gaida dažus 100 metrus tālāk. Medības pašas nosaka tempu. Ne tu, ne laiks. Dienas beigas nāk tikai tad, kad viss ir izdarīts līdz galam. Esi gatavs uz visu. Tas kuilīgāks, jā. Nosvīd pat. Un pa tiem krūmiem lienot. Nevar noturēt? Viņš smagās pa granuņu maisu. Un, protams, kā jau īstās medībās, atkal redzēšanās ar līdzīgi domājošiem. Kopīga ugunskura siltums, klusums pirms rītausmas un sarunas, kurās laiks pazūd. Šīs kopā būšanas reizes kļūst par vērtību, kas mūsdienu straujajā ikdienā bieži vien tiek aizmirsta.